Sāksim ar šo. Ņemot vērā to, ka dzīvokļos tās vīrietis, un kuru pirks nospēdot tika atrast, mācīt dabāt uz mednieku naža. Kurš, protams, bija nomaksājums. Kāds mednieku nažas? No kurienes? No kurienes? Bet jūs izlugājāt necietam, protams. Jā, jūs kaut ko par saviem gurķīšiem sākāt stāstīt. Es varu iebilst. Jūs runājāt divas reizes, vispār nebūs saprast nevarēja. Jūs runājāt divas reizes, vispār nebūs saprast. Parasts nāžas. Kā turpinām tieši nepārtraukt. Tāpēc vajag protokolā. Mums ir bildes ar cīt iepriekš. Nē, zinu, es laikam iešu. Tālāk. Ok. Tātad mēs uzskatām, ka šī sēde nav vainīga, jo ņemot vērā visus tos apstākļus. Tos apstākļus, Nav pirkstu nospiedumu, nekur atrast kriminālu procesu. Par to mēs varam jūs apgalvojat to, ka... Tieši tad citais sevi sakāt, tev pirkstu nospiedumu. Tagad es mātu, kas lākumā. Nē, Es iebilstu par to vispār to runu, kur tu izrādi to, ka ir pirkstu nospiedumu uz šo jaunietu, tā kā vispār krimināla process nav pabeigts. Kur tu izrādi, ka mednieku nesis? Kur tu izrādi, ka vānas istabā? Nē, kāda ekspertīze. Nav bijusi. Nav bijusi ekspertīze. Rezultāti nav sniegti. Bet padomā reāli, pirms... Ekspertīzes rezultāti. Tad taisa tiesa arī pirms uztais tiesu, un tas nav viss. To taisīs paralēli. Un tad tiesai arī tiesa pašķiņ, ka nepieciešama papildus izmeklēšana. Un atlikt... Drīkst aktu. Atliksim diviem gadam, kā jau Latvijā pārstāvjiem. Vai absolūti, vai aizstāvīgi, vai vēl kaut kas piebilstams? Mēs savu viedokli esam izteikušajā, un mēs šo seviet esam vainīgi, ņemot vērā visus apstākļus. Padomājiet loģiski, ja viņi dzīvo tajā mājā, viņi nereiz nav pieskārušies ar nazīm. Es jau teicu, ka es neesmu vainīga, jo vīrietis man bija draudējis. Jā, es nenolaidu, ka viņš lietojis alkoholu, tā nebija pirmā reize. Bet es savu bērnu esmu apzinājis, viņam līdz šim nekas nav bijis, kā man māte pateica, es tur viņu ļoti uzpējuši. Šim viņam nav parādīt. Alkohols vienkārši bija lietojis pēc depresijas, un tā, ka man tik izteikti draudi. Es vienkārši ieraudzīju savu bērnu tādā stāvoklī. Tas ir dabiski, kad es... Man bija šoks stāvoklis, un es nespēju adekvāti atbildēt jautājumiem. Šoks stāvoklis. Labi, tas arī viss. Atcerās šo dienu. Jā, bet tīk.